Nu tā, tad labdien vēlreiz visiem. Prieks, ka esat tik kuplā skaitā ieradušies. Jācer, ka tas nozīmē, ka interese par konkursu ir un arī vēlme piedalīties konkursā ir. Un šodien pagaidām jūs redzat mani vienu pašu. Mani sauc Kristīna Freiberga un es esmu kultūras kanona konkursa projektu vadītāja producente. Respektīvi cilvēks, kas visvairāk palīdzēs konkursam notikt un rūpēsies par praktisko pusi. Un pēc neilga brītiņa mums pievienosies arī Latvijas Kultūras akadēmijas profesora, prorektora zinātniskajā darbā un šī konkursa kuratora, jeb satura virzītāja Anda Laķe. Un ko līdz viņa būs klāt, tad viņa vairāk varēs izstāstīt un komentēt tieši par šī konkursa pirmās kārtas uzdevumu. Pieļauju, ka tā arī būs tā sadaļa, kas jums visvairāk interesē, tieši šī saturiskā puse un tas, ko mēs no jums sagaidām konkursā. Bet tad droši vien, lai kaut kādā veidā aizpildītu laiku, es tad stākšu stāstīt, kā nosacīt to prezentāciju no otras puses, vairāk par to, ko tad mēs sagaidīsim no tās praktiskās puses. Redzu jau sarakstā diezgan daudzi no jums ir pieredzējuši kultūras kanona konkursa dalībnieki ar vairāku gadu droši vien stāžu. Līdz ar to tas princips pamatā ir līdzīgs kā citus gadus. Mēs joprojām gaidām konkursā kā dalībniekus vidusskolēnus, komandas no skolas, 3 skolēnu sastāvā, un šo komandu vada skolotājs, tad līdz ar to mēs sakām, komandā ir faktiski 4 cilvēki, bet, protams, to prezentēšanas un to uzstāšanās pusi iznes skolēni, lai arī skolotājs, protams, tāpat ir ļoti svarīgs komandas atbalsts. Protams, ka līdzīgi kā citus gadus pieļaujam izņēmums, ir situācijas, kad kāds saslims, nevar ierasties, tad komandas ir uzstājas 2 cilvēku sastāvā. Ir situācijas, kad liekas, ka ieguldījums ir ļoti liels no vairākiem skolēniem, un attiecīgi tad ir komandas arī dažreiz 4 cilvēku sastāvā. Līdz ar to, protams, ka katru individuālu gadījumu mēs izskatām un esam pietiekami fleksibli arī šajā nolikuma punktā par komandas skaitu. Un konkursam pieteikšanās termiņš ir tieši pēc mēneša. Mēs apzināti šo semināru vēlējāmies rīkot pietiekami laicīgi, lai saulēcīgi informētu par to, ko mēs sagaidītu, un jums būtu laiks pieņemt lēmumu, apdomāt, sagatavoties vēl pietiekami ilgs laiks, tātad vesels mēnesis līdz 17. novembrim. Tad tas, kas šogad konkursā būs pavisam atšķirīgs no citiem gadiem, ir pirmkārt pirmās kārtas norises formāts. Un šajā formātā mēs no jums negaidīsim prezentācijas, kā tas ir bijis līdz šim, lai arī prezentācijas nav bijušas obligātas, tās tomēr ir bijis tāds visierastākais komunikācijas veids, kad studenti rāda prezentācijas uz ekrāna. Tas, ko mēs šogad esam mēģinājuši ieviest kā inovāciju, ir tas, ka mēs no jums sagaidīsim plakātus, nevis prezentācijas. Droši vien, saskaņojot ar reģionālajiem koordinatoriem, ir iespējams plakātu veidot arī digitāli un rādīt uz ekrāna, bet tas, ko mēs, protams, ļoti gribētu, lai mums ir maksimāli ciešs kontakts un saziņa bez dažādu ierīču starpniecības. Līdz ar to tad plakātu formāts šogad varētu būt tas jaunums. Plakātu izmērs nav nekādā veidā reglamentēts, arī plakātu materiāls, tā ir brīva improvizācija, izējot no iespējām, bet droši vien tas būtu kā minimums A3, lai to var labi apskatīt. Uz vietas koordinātori, protams, nodrošinās to, ka būs vai nu siena, pie kuras to varēs piesprost, vai attiecīgi tāpeli, pie kuras ar magnētiem mēs pieliksim. Būsim arī kustīgi tādā ziņā, ja plakāts ir salīdzinoši mazāks, tad žūrijai nav obligāti jāsēž pie galda, bet žūrija var piecelties, iet, skatīties, izpētīt, sarunāties ar komandu. Līdz ar to tādā ziņā konkursa formāts iespējams kaut kādā ziņā paliks brīvāks. Un tad nākamais svarīgais punkts, kas jāpiemina, protams, ir reģionālajie koordinātori, kas konkursa pirmajā kārtā būs jūsu vislielākais atbalsts. Un koordinātori no pagājušā gada nav mainījušies. Tiem, kas tātad jau iepriekš ir strādājuši, jau šie cilvēki ir diezgan labi pazīstami. Tātad Vidzemē tā būs Evita, kur arī mums šodien ir pievienojusies. Evita varbūt var parādīties vai pateikt kaut ko, lai sasveicināties. Jā, sveiciens visiem māju. Prieks redzēt šajā plašu kompāniju un uz sadarbību. Jā, tātad Evita būs atbildīga par Vidzemes skolām, un ja radīsies kādi jautājumi par konkursu norisi tieši Cēsīs, tad Evita būs īstais cilvēks, ar ko runāt. Tad Kurzemē mums ir Terēza. Man šķiet, ka Terēza uz dalībnieku sarakstā redzu, ir Terēza. Esmu, jā. Sveiciens visiem, un tīpaši, ja ir kādi no Kurzemes šodien, priecāšos jūs redzēt Kuldīgā, un jā, ja vajadzēs kaut kādu palīdzību, tad pilnīgi noteikti dodiet ziņu. Darīsim, ko varēsim. Jā, prieks, paldies.
Latgalē mums koordinātori ir Daira Lāce. Dairu arī redzēju, var sasveicināties. Jā, sveiciens visiem. Prieks par lielu aktivitāti šodien. Īpaši priecājos redzēt arī pārstāvis un skolotājus, ar kuriem jau gadu garumā ir izdevusies veiksmīga sadarbība. Un es ļoti ceru uz lielu aktivitāti, lai mēs Latgales kārtu beidzot atkal piedzīvojam klātienē. Tāpēc priecāšos palīdzēt no savas puses un gaidīsim pieteikumus. Paldies, Daira. Tad Jelgavā Zemgales kārtā koordinātori ir Lita Vēvere. Jā, labdien! Laipni aicināti visi pie mums, gan dalībnieki, gan tāpat ciemiņi, arī no citiem novadiem. Jā, šķiet pagājušajā gadā mēs pat pārvirzījām kādas skolas, vai ne, uz Jelgavu, lai labāk sabalansētu pieteikumu skaitu pa reģioniem. Paldies, Lita! Un Rīgas un Pierīgas kārtā koordinātori būs mūsu Latvijas Kultūras akadēmijas kolēģi Laura Ozoliņa. Viņa šodien nav pieslēgusies semināram, bet katrā ziņā tad Elza Strasdiņa, kas arī ir akadēmijas kolēģi, un es pati, tad mēs visi kopīgiem spēkiem ar Lauru priekšgalā tad vadīsim tad Rīgas kārtas noris 1. decembrī. Tātad tas ir par reģionāliem koordinatoriem, tie tātad būs jūsu lielākais atbalsts, un tad vēl viens punkts svarīgs, kas man jāpiebilst, ir norises formāts. Protams, ka Covid laikā mēs pieredām pie šī attālinātā formāta, arī seminārus jau regulāri rīkojam attālināt, bet mums ir tas lielais prieks katru reizi aizbraukt ciemos uz reģioniem. Un pagājušā gada situācija rādīja to, ka norises formāts mainījās atkarībā no tā, cik daudz skolu ir konkrētajā reģionā pieteikušās, un Latgales un Kurzemes kārtas mēs, diemžēl, rīkojām attālināti. Diemžēl tādā ziņā, ka mums nebija iespēja satikt skolas klātienē, un ļoti, ļoti ceram, ka šogad tomēr tā atsaucība būs lielāka, kā runājām jau iepriekš arī ar Dairu, tātad, ja no katra reģiona vismaz 4 skolas būtu pieteikušās, tad mēs ar prieku brauksim klātienē, vienkārši, lai sanāktu tā, lai sanāktu tā, ka mēs nepavadām ceļā ilgāku laiku nekā realitātē konkursā. Līdz ar to tad esiet aktīvi, piesakieties, nebaidieties, un ļoti, ļoti ceram, ka visos 5 reģionos tiksimies klātienē. Ar to es savam stāstam ielieku pauzīti un tagad dodu vārdu profesorai Andai Laķē. Mēs to samainīsimies, maza tehniska pauze. Jā, paldies Kristīnai par ievadu, sveiciens visiem skolotājiem un visiem, kas ir mūsu partneri konkursu organizēšanā. Es sākšu ar tādu tēlainu atkāpi, kāpēc šī gada kultūras kanona konkursa temats ir par aizsardzību un tādu nedaudz tādu militāru pieskaņu, ja, kā sargāt vērtības un ar tādu vērtību sardzē, kā būt. Mēs zinām visi, kas esam iesaistīti kultūras kanona konkursu rīkošanā, ka tad, kad kultūras kanonu izveidoja, pulcējās kopā cilvēki, kuru uzdevums eksperti, kuru uzdevums bija daudzveidīgajās kultūras nozarēs, vizuālajā mākslā, mūzikā, filmā, teātrī un citās, ieraudzīt to, kas ir pats sargājamākais, pats vērtīgākais, tā zelta lāde, ko mums Latvijas iedzīvotājiem visiem vajadzētu sargāt kā īpašu vērtību. Protams, pati ideja izveidot kultūras kanona elementu sarakstu tika daudz diskutēta, jo vai Latvijas kultūras laukā vispār ir iespējams tā kā atlasīt 100 vai vienalga cik, tā kā pašu svarīgāko. Bet faktiski kultūras kanona izveides pamatā ir stāsts par aizsardzību, par to izcelt, parādīt, tās vērtības, kas ir sargājamas, lai nodot nākošajām paudzēm. Un šobrīd, tad, kad mēs redzam, un no otras puses, kāpēc tieši tagad, kurš mums ir, Kristīnīt, konkurss? 12. kultūras kanona konkursā, tagad īpaši to aizsardzības tēmu izcelt. Mani ļoti
aizskāra, ja es pati daudz domāju par kultūras vērtību aizsardzību, tad, kad Kultūras akadēmijā kāda maģistrante rakstīja maģistra darbu par to, vai UNESCO starptautiskajai komisijai ir resursu, spēks un ietekme, lai aizsargātu tās vērtības, kas šobrīd iet bojā Ukrainā. Tad, respektīvi, vai mums vispār ir kaut kādi instrumenti, paņēmieni, kā konkrēti mēs katrs, gan jūsu audzināmie, izglītojamie skolēni, gan mēs katrs, vai mums ir kādi instrumenti, kā iestāties, kā aizsargāt to kultūras vērtību, kas mums pašiem personiski ir svarīgi. Un tā maģistrante izpētīja to, ka lai arī Ukrainā ir ļoti daudz nemateriālā, materiālā kultūras mantojuma vērtības, kas ir iekļauts UNESCO aizsardzības sarakstos, nav nekādu īstenu instrumentu, kā tās varētu aizsargāt, piemēram, kara gadījumā. Un, protams, ka konkurss nav par to, ko mēs darītu, ja Latvijā būtu karš, bet konkurss ir par to, vai mēs katrs pats individuāli un ko varam darīt, lai aizsargātu tās kultūras vērtības, kas mums pašiem ir svarīgs. Un man uz šo jautājumu pašai nav atbildes. Tāpēc man liekas, ka mums ir jāsauc talkā mūsu jaunie prāti, kas šajā konkursā varētu runāt par savām būtiskākajām kultūras kanonā iekļautajām vērtībām un domāt par to, ko mēs katrs personiski varam darīt, lai vērtības aizsargātu. Un tā kā vērtības ir ļoti dažādas, teātra izrāde ir viena tipa vērtība, kuras aizsardzībai citi paņēmieni vajadzīgi. Mūzika ir cita tipa vērtības, kur cita veida aizsardzība ir vajadzība. Tradīcijām ir cita veida vērtības. Manuprāt, mums tur pietiktu vairākiem kultūras kanonu konkursiem, lai runātu par to, ko darīt, lai sargātu gan mūsu kultūras kanonu vērtības, gan citas vērtības. Un tāpēc, Kristīne, tu nepaspēji izstāstīt, vai ne? Jā, par konkursa galveno ideju. Tad mēs... Tad šeit pēc tā mana varbūt emocionālās uzrunas un pēc tā, ka konkursa temats patiešām ir izveidots tāpēc, ka nav atbilžu skaidru un ka mēs tās atbildes gribētu meklēt tieši jūsu audzināmo, tātad skolēnu pieredzē, redzējumā, vērtībās. Tāpēc šī gada kultūras kanona moto ikvienam jaunietim gribēt, prast un būt gatavam aizsargāt savas un kultūras kanona vērtības apdraudējuma apstākļos. Un ar apdraudējumu mēs šeit nedomājam, es to piemēru minēju par Ukrainu, mēs nedomājam tikai militāru apdraudējumu apstākļus. Mēs domājam apstākļos, kad varbūt mēs kā valsts ar salīdzinoši zemu iekšzemes koproduktu, mums varbūt kaut kam pietrūks naudas, mums varbūt digitalizācijas apstākļos ir kaut kādām vērtībām pazušanas vai saglabāšanas riski. Mums globalizācijas iespējā, kad nāk citas vērtības mūsu acu priekšā, varbūt mums šķiet, ka kaut kas nav svarīgi. Tātad apdraudējumi var būt dažādi - sociāli, ekonomiski, militāri, vides varbūt apdraudējumi un tā tālāk. Un tāpēc mērķis tātad būtu, protams, kā jau katru kultūras kanona konkursu, tad pirmais mērķis ir aicināt skolēniem pirmkārt iepazīties ar kultūras kanonā iekļautajām kultūras un arī dabas vērtībām. Mēs gribētu radīt platformu, vidi, ietvaru, kurā vidusskolas vecuma jaunieši varētu diskutēt par
par to mēģināt uzrādīt, kur tad ir apdraudējumi, šie ekonomiskie, sociālie drošība, vides krīžu un kur varbūt ir kaut kādi riski, ka mēs nevarētu pārmantot kādu vērtību, kas ir kultūras kanonā, tālāk motivēt jauniešus apzināties savas personiskās līdzdalības iespējas, tātad domāt par kultūras kanonu vērtībām kā tādām, par kurām mēs katrs viens esam atbildīgi, ka tas šeit nav runa tikai par valsts vai pašvaldību institūcijām vai kultūras un mākslas ļaudīm, bet šeit ir runa par mums kā sabiedrību, par mums kā Latvijas iedzīvotājiem. Un tāpēc, tad jauniešiem aicinātu modelēt tātad savas iesaistes iespējas, savus scenārijus, kā varētu vienu, otru vai trešo kultūras kanonu vērtības apdraudējumu samazināt. Un tad vēl pēdējais mērķis, kas ir jau rīcībā balstīts, tātad ieviest jauniešu identificētās kultūras kanonā vērtību aizsardzības aktivitātes praksē. Tātad, kā jau ik gadu, mēs plānojam arī kādu praktisku uzdevumu, un tātad ne tikai runāt par to, kā es varētu kaut ko darīt teorētiski, kādu rītu pamosties un domāt, ko es varētu tagad doties aizsargāt, bet kā arī modelēt konkrētas rīcības. Un tad tas šeit ir it kā tas konkursa norise, tad mūsuprāt, kā jau katru gadu, sekmētu pētniecisku, radošu un praktisku iesaisti tieši Latvijas kultūras kanonu vērtību apdraudējumu faktoru apzināšanā, kam es apmaldījos, ja. Tātad, ka jaunieši kultūras kanonu konkursu dalībnieki kļūst par balsi, kas signalizē par to, ka kāda kultūras kanonā vērtība ir apdraudēta, un arī dot iespēju jauniešiem iesaistīties šo vērtību aizsardzībā. Un tad pirmajā kārtā tad uzdevums ir, kā jau es teicu, tie, kas jau vairākus gadus ir piedalījušies, tad pirmais būtu izpētīt kultūras kanonu mājaslapu un kultūras kanonā iekļautās kultūras vērtības, tā skaitā ainavu sadaļas vērtības. Otrs tad būtu atlasīt vienu sev būtisku kultūras kanonā iekļaut vērtību, kuras saglabāšanu komandas prāt tad apdraud mūsdienu vai ekonomiskās, tātad kādas tautsaimniecības darbības vai naudas trūkums vai kādi citi ekonomiski aspekti, sociālās, tātad kādas nevienlīdzības vai varbūt izstumtības, ja mēs zinām, ka kultūras kanonā ir tādas vērtības, kuras šobrīd praktizē varbūt 3, 4, 5 cilvēki. Māja dziedājumi, piemēram, ir vērtība, kas ir uz izmiršanas robežas, ja varbūt ir vēl kādas tādas drošības vai vides krīzes izpausmes. Ja? Tātad šeit arī komandai ir iztēles iespējas darbināmas, kā ejot cauri kultūras kanonu vērtību sarakstam, ieraudzīt tos iespējamos apdraudējumus vai riskus. Un tas arī var būt kā iespējama apdraudējumi. Ja? Tas nav domāts tikai, ka šobrīd jau varbūt tas apdraudējums ir spēkā. Tad nākamais uzdevums ir saistīts arī ar to, kas notiek vēl pirms konkursa atlases, ka šīs savas bažas par kādas vērtības apdraudējumu kultūras kanonu konkursa komanda testē diskusijās ar skolas biedriem. Katru gadu mēs esam aicinājuši to, ka kultūras kanona konkursa komanda sadarbojas ar klases biedriem, ar skolas biedriem šī uzdevuma izpildē, un tad šeit būtu labi, ka tās tie jautājumi par to, vai pieņēmumi par kādas vērtības apdraudējumu būtu sarunās ar klases biedriem, skolas biedriem, varbūt ar kādu citu ieinteresēto pusi, būtu izdiskutētas, un arī tas uzdevums ir šeit ieraudzīt, ja reiz mums tas konkursu uzdevums ir domāt, kā praktiski
kāds var iestāties par kādas vērtības aizsardzību, tad šeit būtu labi ieraudzīt, kas ir aiz manis, kas līdzīgi domā kā es, kas būtu mani sabiedrotie, kas iestātos šīs kultūras kanona vērtības aizsardzībā. Nu, un tad šo diskusiju rezultātā tad uzdevums ir izstrādāt arī pētījumos balstīts pierādījums tam, ka konkrētā vērtība ir apdraudēta. Nu, šeit par pētījumos balstīts, varbūt, ka nav pētījumu par šo konkrēto tematu, tad tas varētu būt, tā kā pašiem mēģināt izstrādāt, argumentus, ka konkrētā vērtība ir apdraudēta un izgaismot tieši tad tos konkrētos vai ekonomiskos, vai sociālos, vai drošības, vai vidas aspektus. Tātad, visticamāk, ka nebūs tā, ka būs, vienai vērtībai visi šie aspekti spēkā, ja tiešām ir runa par tādām ekstrēmām situācijām, kur tiešām kāda varbūt tradicionālā prakse jau ir uz izzūdības robežas, bet būtu labi, ja tiktu norādīts vismaz viens no konkrētiem tiem aspektiem un tādējādi. Un tad nākošais uzdevums ir izstrādāt savu scenāriju konkrētai rīcībai, kas tad mazinātu izvēlētās vērtības saglabāšanas un pārmantošanas riskus. Tātad, un ko nozīmē scenārijs? Scenārijs satur ceļa karti, jeb soļus, ko komanda praktiski darīt, lai nodrošinātu apdraudētās vērtības aizsardzību un arī norādītu uz iespējamiem sadarbības un atbalsta partneriem. Un tad, kad tāds pētījums un aktivitātes ir veikta, rezultāts ir sagatavot plakātu, ja šoreiz mēs arī domājam par kā ieviest jaunas, varbūt tādas savu darba rezultātu prezentācijas formas, tad šoreiz ne PowerPoint prezentācija, vai kāda cita prezentācija, bet uzdevums ir sagatavot plakātu, kur vizuāli atklāti konkrētās vērtības apdraudējuma pierādījumi un komandas izstrādātais vērtības aizsardzības plāns ir ceļa kārta saglabāšanas apdraudējuma risku mazināšanai. Un tad reģionālajā konkursā komanda iepazīstina konkursu ar saviem argumentiem, kas pirmkārt pierāda vērtības apdraudējumu un parāda uz to, kāds ir tas apdraudējums, un no otras puses, ko mēs darām. Jā, tātad ne tikai diagnosticējam to problēmu, jeb apdraudējumu, un tālāk piedāvājam praktisku rīcību, kas komandas prāt varētu sekmēt vērtības saglabāšanu. Jā, tad vai mēs tagad, Kristīnīt, ļaujam, lai mums jautā, vai kā mēs darām tagad? Jā. Un droši vien pabeigšu galām tos divus slaidiņus. Tās divas slaidiņas, ko es neizstāstīju par konkursu tālāko norisi, šo mēs jau pārunājām. Par 2. un 3. kārtu piebildīšu tikai to, ka datumi jau ir nolikti. Attiecīgi 12. janvārs radošais seminārs Latvijas Nacionālajā bibliotekā, kad mēs jūs visus gribēsim satikt klātienē uz nosacīti tādām kā apmācībām, kurā mēs tad skaidrosim vēlreiz konkursa finālu uzdevumu, izstāstīsim vērtēšanas kritērijus un attiecīgi arī piedāvāsim tādus lektorus, kuri palīdzēs jums šim noslēguma uzdevumam sagatavoties. Es atvainojos, mazliet izslēgšu skaņas fonā, mums te ir tādi fona trokšņi mazliet. Jā, un turpinot tātad noslēgums fināls 8. marts arī Latvijas Nacionālā biblioteka, kurā mēs tad tiksimies attiecīgi ar visām tām pašām komandām, ar ko mēs būsim tikušies konkursa 2. kārtā. Tas, ko mēs jau šobrīd varam pateikt par finālu, arī finālā mēs būsim meklējuši novatoriskākus formātus, un šobrīd ir plāns, ka tās varētu būt debates, jeb diskusijas par to, kura komanda kādam konkrētam argumentam piekrīt, kura nepiekrīt. Un līdz ar to mēs arī tad 2. kārtā tad mācīsim, stāstīsim attiecīgi par to, kā šo debašu formātu labāk organizēt, kā tam labāk sagatavoties un tam līdzīgi. Kā jau minēju, tātad fināla vērtēšanas kritērijus mēs izsludināsim konkursu 2. kārtā, un fināla vērtējumu šoreiz tātad veidos gan žūrijas vērtējums, gan arī pašu dalībnieku vērtējums. Tātad vērtēs viens otru, cits citu. Lūk, šķiet, ka esam izstāstījuši savu stāstāmo daļu no prezentācijas, un laikam tad šajā brīdī esam gatavi atbildēt uz neskaidrajiem jautājumiem.
prezentācijas no ekrāna ņemu nost un aicinu Andu atpakaļ un aicinu tad jums brīvi droši vien vai nu celt rociņas vai tāpat no vietas runāt un uzdot jautājumus. Kas mums ir tērzēto? Kāds ir pirmās kārtas termiņš Rīgā? Pieteikšanās visiem ir viena un tā pati līdz 17. novembrim, un pirmā kārta Rīgā notiks piekdienā 1. decembrī. Tas jau ir nofiksēts. Cik ilgs laiciņš katrai komandai prezentēt? Ierasti tās ir bijušas 15 minūtes. Es domāju, ka mēs pie tā arī turēsimies. Jā, jo tagad varbūt, ja tas ir plakāts, tad plakātā it kā var salīdzinoši, varbūt mazāk laikam informācijas ielikt, vai ne, jo tur būs vairāk vizualizācija, un tad varētu būt, ka tas stāstāmais ir garāks, ja, bet, mēs, nemainīsim droši vien. Jā, ierasti 15 minūtes prezentācijai, 5 minūtes jautājumiem, tad, lai iekļautos dienā normāli, tad tās ir 20 minūtes uz komandu. Aptuveni. Vai papildus plakātam drīkst tomēr būt arī vēl kādas citas formas, vai dziedāšana, vai tā pati prezentācija, vai video rādīšana, kaut kas vēl paralēli? Tad varbūt, ka vai nu plakāts vai prezentācija, mēs tad šogad piedāvājam to plakātu, bet tāda ilustratīva papildus radoša aktivitāte varētu būt, kas ir iekļauta tajās 15 minūtēs, ko jūs minējāt, dziedāšana, vai tāda, kas ir performatīvas kaut kas, ja, bet prezentācija tad laikam jau nē. Jo tad ir, tās ir divas dažādas formas tomēr. Tā, es tad uzdošu savu jautājumu. Vārdu sakot, tātad man līdz kaut kādam laikam būtu jāzina, vai, teiksim, mana novada komandas rādīs elektroniski plakātu, tātad digitāli vai fizisku, vai ne? Tātad būtu kaut kāds laiciņš, jo man ir jāsagatavo vieta tātad fiziskajiem plakātiem. Tas man būtu svarīgi. Jā, tas ir reģionāliem koordinatoriem. Tur varbūt, Lita, tad mums atsevišķi jārunā, ja, par tām tehniskajām iespējām, vai reģionos koordinatori var to nodrošināt, ja ir papīra formātā. Tad to mēs atsevišķi. Jo tas, tā galvenā mūsu doma, ka tas bija tomēr taustāms, ja, ka tas ir papīra formātā, jo, ja plakātu rāda digitāli, tas ir, uz ekrāna man šķiet, ka tas ir citādi, ja, tas ir neveikli. Man liekas, ka plakātam, ja posterim ir sava jēga, ja tas ir tiešām taustāmā veidā, vai ne? Jā, bet es arī teicu, ja kāds jūt tiešām, ka tas varbūt ir labāk saskatāms vai tam līdzīgi, tas nav izslēgts, ka tā drīkst darīt, tad tas viens plakāts uz ekrāna var būt, bet atbildot uz Litas to jautājumu par to praktisko pusi, 17. novembrī tātad noslēdzas pieteikšanās, visticamākais tātad 21. novembrī mēs tad reģionāliem koordinatoriem katram jau būs aizsūtīts saraksts ar skolām, kas ir pieteikušās, un tad dosim uzdevumu tātad sazināties un noskaidrot katras komandas šīs tehniskās prasības, vajadzības, un izējot no tā, tad zināsim. Bet visticamākais tad būsim gatavi abiem formātiem, gan tam, ka kāds kaut ko parādīs uz ekrāna, gan tam, ka ir iespēja šo plakātu piestiprināt, vai pie sienas, vai uz tāfeles. Tā. Lita, es atvainojos, varbūt es palaidu garām plakāta izmērs. Es iepriekš teicu, tātad minimums droši vien būtu A3, lai to var saskatīt, bet nekāda cita formāta ierobežojuma mums nav. Tas varbūt arī A2, A1, tā kā pēc iespējām, ko ir iespējams pašiem nodrošināt. Vai tādā gadījumā, ja nav ierobežojums, tas varētu būt arī kāds liels drukāts audums vai kaut kas tam līdzīgs? Tas, ja tā, jā, tad jūs pārsteidzat jau ar savu radošo izdomu. Mums nekas tam līdzīgs tomēr vēl nebija ienācis prātā. Ja šeit tomēr vajag uz papīra, ja tā domāts, tad te faktiski mums tad laikam jāeksperimentē un uzreiz uz vietas jāpieņem lēmums. Jo plakāts, tradicionāli mēs to saprotam tā, kā dažādās konferencēs, ka tas ir papīra formāts,
bet ja audums, ja tas ir tāda paša izmēra kā papīra formāts, es nezinu, vai mēs tur tā būtu tad jūs tāda radoša izvēle, jo uz audumu droši vien ir ierobežojumi savukārt, kā var informāciju uzlikt, vai ne, jo tad, jā, bet tā jūsu izvēle, bet tad tas, zin kā, mums laikam ir tos izmērus, mums jāprecizē laikam, ja, tad vēl jāizsūta precīzāk. Jā, bet es vienkārši par to audumu domāju, droši vien sarežģījums varētu būt arī tā tehniskā piestiprināšana, to tad Daci droši vien vajadzētu ar sava reģiona koordinātoru izrunāt. Ja ir lēmums darīt šādu novatorisku piegājienu, tad varbūt saprast, kā to tehniski uz vietas varēs realizēt tajā konkrētajā norises vietā. Jā, jo no otras puses ir tā, ka tas arī tādu drusiņu nevienlīdzību droši vien starp prezentētajiem rada, jo tad tas iet ārpus tā, ko mēs esam runājis, tā kā plakāta forma, ja, jo plakāts tad tas ir papīrs pamatā. Es aicinātu turēties pie tā vienotā ietvara, ja, jo tad tās radošās lietas var atstāt uz finālu. Jā, ļoti tālu, bet varējām dzirdēt. Jā, tad es skaļāk. Jautājums tad, jā, tiešām, ja ir par to plakātu vienotā stilā, tad tomēr vai digitāli vai uz papīra tā ir pavisam, tās ir divas dažādas lietas, ja? Jo, ja ir digitāli, tad ir droši vien tas izmērs, cik viņš ir liels, ne jau tādā ziņā lielumā, bet cik viņš ir smags pēc kas tur būs ielikts, jā, nezinu, man liekas, ka tomēr jāpieņem lēmums, kā visiem, tiešām tad ir uz tā papīra plakāta. Jā, tas ir. Un papīra tās ir tiešām dažādas lietas. Es pieļauju, ka audums varētu būt, jā, tur varētu ļoti radoši, jo atkarībā no tā, kāda no tam skolēnam tā vērtība ir svarīga, jā, tur ir ļoti interesanti, varbūt, ka audums viņš varētu būt, tāds reāli, ko tiešām var piestiprināties ievis. Bet digitāls tas ir kaut kas cits, jā, un es pieļauju, ka, ja skolēnam iedot iespēju digitāli šobrīd vai veidot kolāžas vai kādā tehnikā, viņš izvēlēsies digitāli, jā. Mēs piekrītam ar Kristīnu, jā, ka tās ir divas dažādas formas, un varbūt tad arī tos rezultātus ļoti grūti arī žūrijai būs salīdzināt, tad gandrīz, lai tā forma un tas rezultāts ir salīdzināms, tad gandrīz laikam, bet arī audums, ja, tas arī uzreiz citu vēstījumu, un tur pareizi jau kolēģis saka, ka tas ir mākslas, jau tā tekstila māksla jau, un tad mēs paliekam pie papīra formāta, tad visiem vēlreiz. Jā, jo tad tiešām mēs nevarēsim salīdzināt. Žūrijai būs ļoti grūti salīdzināt, vienā gadījumā mākslu vērtējam, otrā gadījumā digitālu produktu un trešā gadījumā papīru, ja, kas ir cits. Es piekrītu, jā, ka tās, mēs it kā gribējām dot atvērtu to iespēju, bet tad mēs paliekam pie papīra formāta, tā kā mums sākotnēji bija domāts un daudz tad improvizācijas iespējas nedodam jums. Sākumā gan bija daudz improvizācijas iespējas, jo tur bija gan video, gan performance, gan, jo mēs jau tur sākām pat izdomāt, kas tas varētu būt, jā, bet, labi, ja ir tikai plakāts. Jo mums arī iepriekš ir bijuši tādi gadījumi, kad mēs it kā atvērti esam tajā noteikumu definēšanā, un tad mēs arī pēc konkursa norises varbūt saņemam pārmetumus, ka kāds ar tādu varbūt salīdzinoši vienkāršu, bet vizuālu vai kādu triku, ja tā varētu teikt, ir nopircis žūrijas uzmanību tikai ar to formu. Tāpēc varbūt, mēs paliekam pie papīra. Pie tā satura, jā. Bet es arī vienkārši pajautāšu, jo noteikti ir kādas vēl skolas, kas šodien nepiedalās seminārā, un kur es uzrakstīšu, ka šis te plakāts, un es skatos, ka kur ir arī komentārā ierakstīts, bet digitāli veidot un printēt, jo principā tas jau arī ir plakāts, ja, ka tas ir kā koncertā afiša, vai tas ir kaut kas rokām veidota kolāža. Vienkārši tur arī ir jāsaprot, vai šie gan var būt tāds un tāds variants, jo skaidrs, ka digitāli veidojot, tie burtiņi būs varbūt vairāk salasāmi, un tā ar roku tas tā būs vēl ierobežotāk no vienas puses, protams, bet vai tad pastāv šī te opcija plakāts ar rokām, kolāžā veidots, vai plakāts šis te kā koncerta afiša drukāta, jā, principā?
Jā, tur gan mēs negribētu ierobežot, ja, jo tādā ziņā, kā tu aizpildi to saturu, tas materiāls, ko tu prezentē, ir plakāts, bet kā saturs ir tapis, tas ir, jo katram, nezinu, ar roku veidotam kolāžai ir citas priekšrocības, un digitāli veidotam ir citas, ja, un varbūt, nezinu, vēl ir kādas citas formas. Atbildot uz Danielas jautājumu Tērzētavā, tātad pirmā kārta Rīgai, līdz šim vienmēr ir norisinājusies klātienē, jo parasti Rīgā ir vislielākais pieteikumu skaits, un šogad norise tātad būs Latvijas Kultūras akadēmijas Eduarda Smiļģa teātra muzejā, kas ir Pārdaugavā Smiļģa ielā 37. Pirmā kārta Rīgai, tātad 1. decembrī notiks tur. Varbūt ir vēl kāds jautājums. Ja šobrīd jautājumu nav, tad droši vien ir kāds veids, kā var tad ar tevi sazinās, ja? Tad, ja gatavojoties, ir kādi jautājumi vai ar... Vai nu ar mani, vai ar Aju Lūsi, kas arī sūtīja e-pastus ar Zoom saitēm, tā kā faktiski jebkurš no mums arī konkursu nolikuma beigās ir saraksts ar telefonu numuriem un e-pastiem, arī Andai Laķei, ja par saturu jautājumiem gribas kādu konsultāciju, droši varat jebkuram no mums rakstīt, zvanīt, un mēs palīdzēsim un atbalstīsim. Un tad jau, kad būsiet pieteikušies, tad tālāk jau komunikācija pārņems konkrētā reģiona koordinātori. Man vēl jautājums, vai plakātam jābūt vienam, vai varbūt arī vairāk, ja kāds ir spējīgs un vēlās vairākus uztaisīt, tas arī tā ir iespējams. Mēs aicināsim veidot vienu plakātu. Jā. Lai visiem arī līdzvērtīgi tie nosacījumi. Jā, droši vien tas mans jautājums un arī pārējiem, tad nofiksēt tiešām tos nosacījumus, kādam tam plakātam jābūt, jo tas plakāts jau var būt planšete, kas ir liekama pie sienas, vai tas ir plakāts kā lozungs. Tas papīra formāts jau arī diezgan plašs tāds jēdziens. Jā, tā ir, bet tur varbūt, es nezinu, tur man liekas, ka jābūt mums vēl ir tomēr ar koordinatoriem saziņa par tehniskām iespējām, ja, tad to mēs, cik ilgā laikā, nedēļas laikā mēs varam, ja, tad to precizējumu izsūtīt par to formu, ja, jo tas, kas tur mums ir ar Litu un Dairu un Terēzu un vicemē, kas mums bija? Eviti, ja, tad mums jāsarunā, un tad tur mēs nevaram tagad tā, autoritāri pateikt, ja, kādas tās iespējas. Paldies, Dace, jā, par jautājumu, tad jā, centīsimies, lai katrā, lai visos reģionos būtu vienādas tās iespējas, bet mums, jāsazinās ar kolēģiem. Vēl viens pēdējais jautājums. Un no vienas skolas viena grupa, ja? Nē, nav šādi ierobežojumi. Droši no vienas skolas drīkst būt vairākas komandas. Mēs par to ļoti priecājamies. Aha, sapratu. Jā, labi, paldies. Jā, jo tas arī ir saprotams, laikam, ja skolotājs aktīvi darbojas un tur ir iekšējs skolā kāds konkurss jau atbilstoši tiem uzdevumiem, tad varbūt tā, ka divas varbūt līdzvērtīgas grupas vai no divām klasēm, jā, tad tas tā var būt. Mūsu skolā ir gan kultūras pamati un gan kultūra un māksla padziļinātais un divas skolotājs, ja, kas strādā Jā, arī gadījums, vai ne, ka divas skolotājs katra vēlas virzīt, protams. Man vēl ir jautājums, vai šajās komandās var būt skolēni no dažādām klasēm, tātad no 10., no 11., no 12., vai tomēr vienas klašu grupas pārstāvja? Nē, tam gan nav ierobežojumi, jā, tas ir kā jums izdodas un kāda ir tā jūsu stratēģija, kā jūs skolēnus pulcējat komandā un kā tā motivācija tiek veidot, tā ir jūsu izvēle skolā, jā. Jo svarīgi, jo laikam arī tad ir tas, lai jauniešiem pašiem ir interesanti, vai ne, un tad, ja nesakrīt tā, ka vienā klasē tā ir. Pagaidām neredzam laikam jautājums.
Kāds ir maksimālais izmērs plakātam? Nu, man liekas, ka tas ir tas jautājums par plakāta standartu, ja, ko tā atbilde ir tāpat, ko es teicu, ka mums ir tad ar koordinatoriem jāsaprot, kādas ir tehniskās iespējas, kur var izvietot, vai ir pieejamas, nu, kā sauc tos statīvus, kur var posterus izlikt, ja, tad Stendi vai tāfeles vai kāds, tur droši vien, tad Kristīna apzinās vai sarakstīsies ar. Un tad mēs līdz nedēļas beigām, ja, tad nosūtīsim informāciju ar precizētiem visiem šiem, tātad mēs palikām pie papīra, saturs var būt dažādi veidots, un tad izmērs, un nu, tieši tā praktiskā puse, tad pēc konsultācijām ar reģionālajiem, ja, un tad šīs nedēļas beigās tad būs tas standarts būs precīzāk aizsūtīts. Mēs pat varētu apsolīt izdarīt tā, ka mēs šī semināra ierakstu aizsūtam kopā ar šo praktisko informāciju, lai tad visas informācija vienkopus. Kā tuvākajās dienās izdarīsim. Jā, paldies, būtu ļoti jauki. Labi, ja jautājumu vairs nav, tad droši vien mēs varam jums teikt paldies liels, ka pieslēdzāties. Droši rakstiet, zvaniet, sazinieties ar mums. Gaidām jūs konkursā. Jā, tad līdz 17. novembrim, tātad mēnesis laika, gaidīsim kuplā skaitā pieteikumus, lai varam visus apbraukāt klātienē. Un ticēsim, ka Latvijas kultūras kanona vērtības būs drošās rokās. Paldies, uz redzēšanos! Paldies jums!